Labrīt, augstgodātais Lielpas kungs, dekāna kungs, dāmas kungi. Atklājot šo konferenci, jāsaka, ka šogad ir lausta tradīcija, jo parasti šī konference Jelgavā atnes pirmo sniegu, bet šogad, kā redzam, nav, joprojām turpinās rudens. Bet prieks, ka tradīcija, ka šī konference notiek joprojām, tradīcija, ka šī konference ir aktuāla, tradīcija, ka šī konference jau pēdējos gadus notiek šeit, Meža izglītības centrā Jelgavā, Meža fakultātē, joprojām turpinās, un tāpēc es domāju, aplausus būtu pelnījis konferences iniciators, organizators, tēvs Māris. Paldies, protams, arī par iespēju jau kuro gadu atklāt šo konferenci. Un domājot, ko lai jums šodien saka, es domāju, ka šī runa būs nedaudz netipiska, jo tā nebūs runa, tie būs novēlējumi. Un pirmais no tiem būs novēlējums mūsu lēmumu pieņēmējiem, īpaši jau zemkopības ministrijai, neapstāties, turpināt iesākto cīņā ar birokrātiju, cīņā ar šo normatīvo slogu, kas caur likumdošanu tiek uzlikts mums, mežaniekiem, meža apsaimniekotājiem, jebkuram no mums, jo es arī esmu meža īpašnieks. Jo mēs visi esam latvieši, mēs visi Latviju uzskatām par savu zemi, un mēs visi lepojamies, izsenis lepojamies arī tautas dziesmā to, ka latvietis sevi raksturo kā darba darītāju, latvieši esot darba tauta, un mūs raksturo tas, ka mēs šo darbu padaram kārtīgi. Un līdz ar to man nav nekādu šaubu, un es domāju, arī lēmumu pieņēmējiem nebūtu jābūt šaubām par to, ka mēs, latvieši, savus mežus varētu apsaimniekot kaut kā nelabi, nekvalitatīvi, slikti padarīt darbu. Jo mēs izsenis to esam darījuši, jo tas ir mūsu zaļais zelts. Un tāpēc ļaujiet mums strādāt, ļaujiet apsaimniekot mūsu mežus. Otrs novēlējums ir sabiedrībai, mūsu sabiedrības domājošai daļai. Un es domāju, ka šī domājošā sabiedrības daļa ir lielākā sabiedrības daļa. Un es gribētu novēlēt šai domājošai sabiedrības daļai arvien vairāk, arvien skaļāk paust viedokli par to, ka meži ir jāapsaimnieko, meži ir jākopj, un tad no mežiem mēs varam iegūt gan labumu, gan nekokas vērtības, gan, protams, iegūst tautsaimniecību, beigās ir mūsu valsts. Trešais novēlējums mums pašiem nozarei, un tā ir efektivitāte. Ja kokapstrādes jomā mēs daudz runājam par efektivitāti, un mēs izsen esam sapratuši, ka efektivitāte mūsdienās vairs nav sekundes, tās sekundes simdeļas. Tad meža nozarē, meža saimniecībā efektivitāte ir meža apsaimniekošanas cikls, ko mēs esam būtiski saīsinājuši. Efektivitāte ir tas, cik lielu finansiālu ieguvumu kubikmetros, nekokas vērtībās mēs gūstam no šiem mežiem. Un līdz ar to es aicinu mūs visus nozari domāt par to, lai mēs strādātu arvien efektīvāk apsaimniekotu mežus, arvien efektīvāk šos mežus pārvaldītu. Un lai būtu vienlīdzība, nākamais novēlējums ir mūsu zaļajiem draugiem, kurus es aicinātu beigās tomēr saprast, ka ilgtermiņā arī viņu labklājība ir atkarīga nevis no tā, cik mēs šodien saskaitīsim reālus vai fiktīvus biotopus, cik daudz mēs mūsu mežus pārskaitīsim aizsargājamos mežos, bet gan no tā, cik spēcīga būs Latvijā tautsaimniecība, ekonomika, jo tikai no tā ir atkarīgs pienesums, naudas pienesums nodokļu veidā budžetam, un beigās no tā ir cieši atkarīgs arī tas, cik no šī valsts budžeta varēs novirzīt šo zaļo eksistencei. Un noslēdzot savu uzrunu, es gribētu aicināt jūs atcerēties tos notikumus, kas notika vairāk kā 100 gadus atpakaļ, 11. novembrī, 18. novembrī, atcerēties tos ļaudis, kas savas dzīvības atdeva par to, lai mēs šodien varētu
strādāt, dzīvot brīvā valstī. Un es gribu aicināt mūs visus arī turpmāk turpināt strādāt tā, lai šiem te ļaudīm, kas savas dzīvības toreiz atdeva, nebūtu kauns par to, kādu valsti mēs esam izveidojuši šodien. Paldies!